Sveicināti mūsu kanālā A-Vektor numur 1 pārvākšanās servis. Šodien mēs pastāstīsim par pāris mūsu izpildītajiem darbiem, kā arī pāris mūsu sadarbības partneriem. Kopš 2022. gada mēs sadarbojamies ar Amerikas vēstniecību. Veicam viņiem dažādus kravu piegāde, pārnešanas pakalpojumus, mēbeles nesam, aiznesam, iepakojam, izpakojam, visu daram. Bet pats galvenais, kas ir strādājot tieši ar Amerikas vēstniecību, mēs esam izgājuši vairāku mēnešu pārbaudi, kuras laikā mēs esam apliecinājuši, ka ar mums var sadarboties. Un mēs jau strādājam ar viņiem kopš 2022. gada, kas ir ļoti nozīmīgi priekš mums. Es labprāt jums pastāstīstu daudz vairāk, ko mēs tur darām un kā mēs darām, bet, diemžēl, konfidencialitātes līgums liedz šo mums darīt, tāpēc uz šī arī viss. Paldies! Veicām pakalpojumus tenders. Uzdevums mums tur bija sekojoši, ka bija 2 iekārtas, katras var pa 1,5 tonnai, un 2 iekārtas bija pa 500 kg. It kā nieks, bet tajā pat laikā bija ļoti ierobežota telpa, kurā vajadzēja tās iekārtas no guļus pozīcijas pacelt uz augšu, un pēc tam ievest dziļāk telpā un nolikt, uzstādīt noteiktajās vietās. Kā jau ražošanas uzņēmumam, iekārtas vajadzēja novietot stingri pēc plāna, noteiktajās vietās, pēc noteiktajiem izmēriem un ar pagrieztiem izvadiem uz noteiktajām vietām, jo pēc tam tika pieslēgta santehnika, elektrība un vispārējais, lai droši tās iekārtas strādātu, darbotos un jau pildītu viņu uzdevumus. Atbraucām, apskatījāmies objektu, sapratām, ka ar ikdienas instrumentiem, lietiņām mēs nevarēsim viņu tik viegli pacelt, un vienojamies ar klientu, izrunājām visu, uztaisījām grieztos caurumu, no 2. stāva uz 1. stāva bija caurums izurts, un izlaidām mūsu vinču, un tad mēs cēlām šīs visas iekārtas, kur ieliksim šeit īsu video, jūs varat apskatīties, kā tas viss notika. Accenture, tie arī mūsu ilggadējie sadarbības partneri, jau vairākus gadus apkalpojam šo uzņēmumu. 2023. gadā mēs veicām vairāk kā 4000 kvadrātmetru biroja pārvākšanās. Tas nozīmē, ka mums vajadzēja visas mēbeles izjaukt, iepakot un pārvest. Uz visu mums bija atvēlēts 1 mēnesis, bet mēs visu pakalpojumu veicām 19 dienās. Ar nelielu cilvēku daudzumu, visu izjaucām, iepakojam, visu pārvedām, nolikām vajadzīgās vietās. Ja jūs meklējat uzticamu sadarbības partneri jūsu biroja pārvākšanās, vai tas ir 10 darbinieku birojas, 5 darbinieku birojas, vai 800 vai 1500 darbinieku liels birojas, droši vēršties pie mums, jo mēs esam numur 1 pārvākšanās uzņēmums Latvijā, kas nodrošina jebkāda veida pārvākšanos. Bet mēs pārvākšanās nodrošinam ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā un pasaulē. Līdz ar to, ja jūsu birojas ir Latvijā jāpārvāc kaut kur citur, vai no jebkuras pasaules valsts uz Latviju, vai arī Latviju mēs neko Latvijā nedaram, daram visu ārzemēs, Eiropā, visur, tad droši vēršties pie mums, jo mēs organizējam šādas pārvākšanās. Tieši runājot par biroja pārvākšanām, nesen mēs bijām pārvietojuši biroju no Rīgas uz Amsterdamu, 37, man liekas, varbūt bišķīt vairāk darba vietas. Šeit visu izjaucām, sapakojām, tur aizvedām, visu salikām pēc norādītajām vietām, pēc plāniem, visu, un uzņēmums ļoti ātri sāka savu darbību. 3 dienās piegādājām, 1 dienā visu uzstādījām, līdz ar to tur nepilnas nedēļas laikā uzņēmums sāka darboties jau Amsterdamā, jo darbinieki var darboties no mājām, ko mēs arī palīdzējām sakārtot un saplānot visu darba procesus, lai klientam noteiktajos laikos visu varam piegādāt un uzstādīt. Via SMS Group 2017. gadā mēs veicām viņu biroja pārvākšanās uz jaunajām telpām. Galvenais uzdevums bija pārvākt uzņēmumu, netraucējot viņu uzņēmuma darbību.
Un tas pārvākšanās notika sestdienā un svētdienā. Mēs visu rūpīgi saplānojām, un jau sestdienas agrā rītā sākām visus darbus. Sestdien ļoti vēlu mēs pabeidzām. Svētdien mēs ļoti agri atkal bijām uz vietas, un līdz svētdienas vakaram mēs pabeidzām. Tur mēs vienojām nos datorus, jaucām ārā galdus, visu pakojām, kūmodes, skapjus, jaucām ārā kaut ko, visu pilnībā pārvedām. Un uzņēmums uzsāka darbību jau jaunajā ofisā bez nekādiem finansiāliem zaudējumiem, jo katram uzņēmumam ir svarīgi strādāt noteiktajās dienās, kad uzņēmumam nāk peļņa. Tāpēc, lai arī jūs meklējat pārvākšanos, protams, ka jūs zvanat A-Vektoram. Mēs palīdzam ne tikai pārvest jūsu mantas, mēbeles, datorus, serverus, seifus vai jebko, ko jūs vēlaties. Mēs arī palīdzam nodrošināt visu procesu, saplānot no pārvākšanās dienas sākuma līdz pārvākšanās dienas beigām, kā arī mēs jau palīdzam sagatavoties pirms pārvākšanās, instruējot jūs, kā labāk sagatavoties šiem vai tādiem vai šitādiem visiem procesiem, lai atvieglotu jūsu pārvākšanos un jūsu uzņēmums darbotos bez zaudējumiem. Mēs sadarbojamies arī dažādām valsts iestādēm, kā arī valsts policiju. Mēs valsts policijām esam veikuši pakalpojumu saistībā ar seifu un arī ieroču seifu pārvietošanu. Seifu svari bija no 150 līdz 300 kg, kurus mums vajadzēja piegādāt uz dažādiem iecirkņiem un uz dažādiem arī stāviem, ko mēs arī veicām kaut kāda laika periodu. Kā arī vēlos citēt vienu teikumu no dotās atsauksmes. Mēs iesakām A-Vektoru par viņu izcelajiem pārcelšanās pakalpojumiem, kas ir ievērojami veicinājuši tiesību sargājošo iestāžu netraucētu darbību. Šī ir oficiāla vēstule, kas apliecina, ka tiešām mēs strādājam labi. Paldies, ka noskatījāties. Cerams, bija ļoti noderīga informācija priekš jums. Abonējiet, ja jums patīk šis kontents. Lai aprakstā mēs atstāsim mūsu mājaslapu, mūsu telefonu, mūsu citus sociālos tīklus. Ja šāds kontents jums patīk, droši ierakstiet komentārā vai arī iesakiet mums kaut ko citu nofilmēt. Kā arī būsim pateicīgi, ja jūs padalīsieties ar šo video cilvēkiem, kuri vēlās pārvākties vai kuriem jāpārnes kaut kas smags. Tiekamies nākamajā video, mums ir ļoti daudz video, piesakojiet, un arī TikTokiem un Instagramiem un Facebookiem mēs esam visur.